kaut tālāk. Labrīt! Vilciena biļetes tātad neizdevās nopirkt. Vajadzēja jau gan pacensties. Domas uz jumtu būs. Tagad visa diena paies laužoties ar busiņu pa Lao vidieni. Laos China Railway ir viena no labākajām lietām, kas pēdējos gados notikusi ceļošanai Laosā. Tās tika atklāts 2021. gadā un pilnībā mainīja pārvietošanos valstī. Pirmā pauzīte. Tur ir kafē latē. Sliežu līnija iet no Vientiane uz Vang Vieng, uz Luang Prabang, uz Muang Sai un Boten pie Ķīnas robežas. Ātrvilciens ieskrienas līdz 160 km/h. Tātad jūs būtu nokļuvuši Vang Vieng 50 minūtēs. Šajā variantā tā nebūs. Jums nāksies pa īstam izbaudīt Ķīnas smagā transporta izdangātos Laosas ceļus. Un uz jumta vietiņa atradās. 12.51. Neiet, neiemēs. Tieši šeit to Ķīnas dzelzceļa līniju jums virs galvām var redzēt, bet no tā jau vieglāk nepaliek. Man te neuzrunā nekas, ja tā godīgi. Kaut kāds zupiņas, gan jau kā var dabūt. Es tur kaut kāds. Zupā nomazgājam karotu. Ja var sanākt interesanti. Iespied to citroniņu zupu. Šim Ķīnas būvētajam dzelzceļam pasažieru biļetes ir pieejamas tikai 3 dienas iepriekš, un populārie maršruti izpērkas dažu minūšu laikā. Stacijas ir kā mazas lidostas, ar bagāžas skenēšanu, pasu pārbaudi, biļetes ar QR kodu un drošības kontroli. Mēs jau iepriekš zinājām, ka būs grūti, bet busiņš no rīta piebrauc pie viesunama gandrīz laikā, kas Āzijā jau pats par sevi ir neliels brīnums. Kalnu ceļos tas līkumos šūpojas kā laiva vētrā. Kad ierodamies Vang Vieng, ir sajūta, it kā esam izgājuši cauri garīgai transformācijai. Mugura stīva, kājas arī, bet sirds pilna ar prieku. Kājāt diezgan grūti, vai ne? Tik pulksteni 3. Vietā, vēl vietā, viss kārtībā. Vang Vieng ir pilsēta starp iespaidīgiem Kaļķakmens kalniem un Nam Song upi. Ai, miskas, ne? Klāstīlē. Klāstīlē. Kā ēst varēs vismaz. Maržo garšīgi. Tātad kopumā ceļā ir pagājušas ļoti garas 7 stundas. Sagaidīšana kā jau Āzijā, vienmēr laipni un ar smaidu. Nu, kā būs? Šī ir kā lauma. Kas ir tās, ko būtām? Kā misnīcamās šobrīd, ne? Šajā zemē. Un te jau danca. Te jau danca. 3 naktis šeit sanāk, labi būs labi. Labs jau būs tāds lepnāks. Agrāk pilsēta bija slavena kā backpacker ballīšu vieta, ar absolūtu bezkontroli, narkotikām un alkoholu. Tagad tā ir kļuvusi mierīgāka un vairāk orientēta uz dabu un īpašu atmosfēru. Balonus saulriet jau visi gaisa, visi nē. Pilsētai apkārt ir Kaļķakmens kalni, kā mazā Ķīnas Guilin versija, un to šķērso Nam Song upe. Viss ir kompakts. Var iznomāt riteni vai skūteri un ērtā veidā apskatīt apkārtni. Reku, man tā aktaņa jau ir ķeselē. Agrāk vieta bija slavena ar trakulīgām ballītēm, tubings komplektā ar alkoholu, bet valdība to ierobežoja. Un tagad populāri ir miks starp piedzīvojumu, čilu un skaistu dabu. Es negribētu tādu, es gribētu atsvākt. Domāju, ka viss tā, ka nav vēsts kādu gadu 5, ne? Ja
nav bail no augstuma. Par tubingu šeit sauc peldēšanu upē pa straumei ar piepūstu autoriepu kameru. Šeit, starp citu, iespējams ir lētākā vieta pasaulē, kur var palidot ar karstā gaisa balonu. Nav gluži bambus, gan jau arī, ka droši. Var redzēt, ka tur ir gaļa iekšā. Dašo. Parādi arī. Var redzēt, ka īsti gaļa iekšā saklapēta. Sagriezt gabaliņos, nevis samāli. Es jau gribēju jautāt, kad beidzot galdā parādīsies zivis? Kā atpazīt labu vietu vakariņām ar zivi? Kā likums ir daudz vietējo cilvēku, un zivs jau redzama uz grila un tiek grilēta vesela, nevis filei. Tos jau visāda pirkstiem. Kasti. Vietējais nosaukums bieži vien ir vienkārši grilled fish, ko pilda ar citronzāli, ķiplokiem un gašaugiem. Apber ar sāli un grilē uz oglēm, pasniedzot ar lipīgajiem rīsiem jeb sticky rice, zaļumiem un čilī mērci. Šī ir tā klasiskā ielas smarža, ko var sajust vakarā. Kā to siltiņu sauc? Reiz bija zivs, uzmēr, kur viņi jau ir palika. Un te lielajā bunkurī. Un tur ir vēl vietas. Tiešām garšīgi zivs. Tieši šī zivs ir tilapija, reizēm var būt arī catfish, sams vai snakehead fish. Šīs ir vietējās upes zivis no Mekongas. Beidzot tikām pie savu grāfju arī. Šīgas sēnītes. Viņi jau nepietiek, viņam vajag vēl. Es tādu čilī viņu reku iekrāsoju. Nav, viņiem nav vas sēdēm. Es saku, tagad jūt asumiņas. Tāpēc tagad spūsā. Laosā pikants ēdiens ir diezgan ierasts, un vietējie bieži vien ēd ļoti asu ēdienu. Turistiem nereti ēdienu gatavo maigāk, tamdēļ viss atkarīgs no tā, kur un kā ēdienu pasūta. Tik labi niecīti. Krāsa veidojās zupē. Nu, iz lupiņu līdzīgi tā kā tā aizeme. Spicy, creamy, sweet and sour. Ir izmainījies, ne, pa 2 stundām. Ar tumsu sākas arī ikvakara nakts tirgus. Labrīt, pirmdienā. Aigars Silvijai kafiju gultā pasniedz katru brīvdienu rīt, ne tikai ceļojumā. Kafīts jau ir gatavs. Tas ir tas džeks, kas pa nakti neļauj gulēt. Nepuksti, nepuksti! Te vēl ir kaut kas Modini Silviju, laiks brokastīm! nav dalīts soliņu desinu. Ko tad izlēmāt? Laidīsiet uz tubingu vai tomēr raftingu? Vai varbūt uz abiem? Good morning. Gan tubings, gan raftings notiek uz Namsong upes, bet sajūtas ir pilnīgi atšķirīgas. Tubings tā ir klasika Vang Vieng. Tu sēdi lielā gumijas riņķī un vienkārši peldi pa upi. Tā ir lēna plūšana pa straumi ar pieturām pie bāriem krastā. Tas ir alus, mūzika un chill vibe. Tas aizņem visu dienu. Man liekas, ka viņi izbauda, ne? Raftingā arī tu peldi pa straumi, bet ir vairāk adrenalīna. Ir nelielas krāces, nav ekstrēmas. Vairāk kustības bieži tiek kombinētas ar alām un zipline. Tas ir aktīvāk, ir vairāk piedzīvojuma un var redzēt vairāk apkārtnes. Un nav tikai bezpalīdzīga peldēšana ar kameru. Pirms 20 gadiem Vang Vieng bija vieta, par kuru klīda leģendas. Šī bija pilsēta, kur nebija noteikumu.
Te robežas izplūda kopā ar upes straumi. Te katra diena sākās kā piedzīvojums un bieži beidzās hausā. Viss bija saistīts ar vienu lietu – tubings, alkohols un narkotikas. Bet tie nebija parasti nobraucieni ar kamerām. Krastos rindojās bāri, un to īpašnieki burtiski ķēra garām peldošos turistus, aizāķējot viņu kameras un izvalkot krastā. Te viņus gaidīja alkohols un narkotikas. Un te sākās tas, kas Vang Vieng padarīja slavenu un bīstamu. Pārāk bīstamu. Negadījumu kļuva arvien vairāk. Un tad nāves. 2024. gada novembris. 6 jauni ceļotāji devās ceļojumā, meklējot piedzīvojumus. Viņi tos atrada, bet ne tādus, kādus gaidīja. Kādā hostelī vakara happy hour laikā tika piedāvāti bezmaksas šoti. Nevainīgs žests, ielūgums uz jautrību. Bet šajos dzērienos slēpās inde – metanols. Tas izskatās kā parasts alkohols. Tas arī reibina kā parasts alkohols. Bet patiesībā tas ir nāvējošs. Un tajā naktī tas paņēma dzīvības. Vairāki cilvēki tika hospitalizēti. 6 neatgriezās. Valdība rīkojās nekavējoties. Aresti, slēgts hostelis, aizliegti konkrēti alkohola zīmoli. Vieta tika apklusināta, durvis aizvērtas. Un pilsēta, kas reiz simbolizēja neierobežotu brīvību, vēlreiz tika spiesta paskatīties uz savu ēnas pusi. Banāniem kāds laiciņš vēl ir jāpagāja. Pašdarināts lao lao, jeb rīsu vīna viskijs, ir bieža vietējās viesmīlības sastāvdaļa. Un arī Aigars ar Silviju to ir pagaršojuši. Tie vietējo trauki. Uz ielas kēdām viss tiek iepakot šajās lapā. Banāniem tak ir 1000 šķirņu. Bet mēdienas tiek iepakotas šajās lapā. Šī traģēdija ir atgādinājums visiem vienmēr būt uzmanīgiem. Pudele Beer Lao droši vien ir drošākais alkohols. Kokteili ir droši, ja redzat, ka tie ir pagatavoti izmantojot pudelēs pildītas sastāvdaļas ar zīmoliem, kurus jūs atpazīstat, un pēc tam tiek pasniegti tieši jums, un jūs par to maksājat. Ledus gabaliņi parasti ir pieņemami turistu bāros pilsētās, bet izvairieties no tiem ciematos, kur tie varētu būt pagatavoti ar krāna ūdeni. Un ja kāds izdala lielu daudzumu bezmaksas vietējā alkohola, vienmēr sakiet nē. Laosa nav tā bagātākā valsts, un ik viens, kas bez maksas izdala milzīgu daudzumu jebkā, iespējams taupa uz kvalitātes rēķina. Aizliegtās vielas tiek pieļautas 3 pilsētas bāros. Pajautājiet par ēdienkarti, un jums tiks izsniegts ar roku rakstīts meņu ar daudzām zināmām narkotiskajām vielām. Šajos bāros mudž no slepenajiem policistiem, kas vēro katru jūsu soli. Parasti bārā var iegādāties un lietot visu, kas jums patīk, bet ja aiziesiet ar kaut ko, jūs nekavējoties arestēs un nāksies maksāt vismaz 250 ASV dolāru sodu. Vēl vairāk, ja strīdēsieties. Jūsu vēstniecība jums nepalīdzēs. Šādi izskatās speciālā ēdienkarte vienā no 3 pieminētajiem bāriem. Apvienot tūbingu un raftingu iespējams ir vislabākā izvēle vienai dienai. Nu, vismaz tādiem aktīvākiem ceļotājiem. Mums viesnīca atnāk uz ciemos gotiņu. Ir jau vakars. Vai tiešām jums vēl vajag kaut kur pērties? Un vēl ar skūteri? Nu, vismaz ķiveri ir uzlicis. Te būs jāatstāj ķīlā pase vai ID karte. Tā ir visā Laosā, ja nomāk kādu braucamo. Nu, Silvija, tagad tik turies!
Izskatās, ka Aigaram ir ieslēgusies romantiskā versija, un šovakar būs nevis parasts, bet saulrieta vakars. Es tevi aizvedīšu uz skaistāko vietu, viņš teica, uzliekot saules brilles, kaut arī jau bija vakars. Un nevis jebkur, bet kalnos pie Vang Vieng, kur debesis kļūst oranžas, un viss izskatās kā Instagram filtrs bez filtra. Nu, īsts romantiķis. Sūds, ka būs līdienas vēl labāk. Brauciens pār šo tiltu izskatījās ļoti amizanti. Silvija turējās pie Aigara kā pie pēdējās cerības. Skūteris klabēja tā, it kā protestētu pret visu šo ideju. Viss tiek kontrolēts, nosaka Aigars, apbraucot kārtējo kazu. Bet pārliecību galvenokārt balstīja tikai cerība un Google Maps. Paraplānošana Vang Vieng ir viena no trakākajām un skaistākajām pieredzēm Laosā. Lidināšanās notiek virs Kaļķakmens kalniem, Rīsu laukiem un Namsongu upes. Viss izskatās kā no drona, tikai tu esi tas dronis. Īpaši iespaidīgi saulrietā. Svarīgi ir šo pasākumu rezervēt ļoti laicīgi. Šādam pasākumam nekāda pieredze nav vajadzīga. Tu sēdi priekšā un instruktors kontrolē visu. Tev atliek tikai izbaudīt lidojumu. Viss pasākums parasti ilgst līdz 2 stundām ar visu sagatavošanos. Pats lidojums vidēji 15 minūtes. Drošības labad vienmēr vajag izvēlēties licencētu operatoru, nevis to, kurš lētāks. Ja budžets atļauj, noteikti vērts. Pamanot sievas acīs sajūsmu. Aigars jau klusībā jūt, kā viņa dvēsele pamet ķermeni. Tikai izdzirdot "Sorry, all paragliding is fully booked tonight", Aigara prāts atslāpst. Zini, dažreiz liktenis mūs mēdz pasargāt. Šovakar nevar, ja grib, tad agri no rīta. Ņemot vērā jūsu tempu, vēl varat paspēt uzrāpties kādai ēkai uz jumta. Saule vēl nav norietējusi. Nu tik nevajag čamāties. Ir jādod dūmā. Bet viņš to vienalga, ka nevarēs pārbraukt. Uzpīpini, tak pīpināt vajag. Mēs te dzīvojam. Pēc pāris stundām šī iela vairs nebūs pazīstama. Sāksies ikvakara nakts tirgus. Šovakar vēl ir iespēja redzēt saulrietu no lepnākās Vang Vieng viesnīcas jumta. Aigaram skatoties uz savām putekļainajām sandalēm rodas jautājums, vai mēs tur tiksim iekšā. Viesnīcas vestibilā marmors spīd un laistās. Kondicionieris pūš kā paradīzē un cilvēki izskatās ļoti solīdi. Patiesībā neviens viņiem nepievērš uzmanību. Saulriets Vang Vieng nav vienkārši skaists. Tas ir tas brīdis, kad apkārtne pēkšņi kļūst gandrīz nereāli. Saule pazūdais dramatiskiem kalniem. Debesis kļūst oranžas, rozā, violetas. Namsong upe atspoguļo visu kā spogulis. Jā, 25. gada nogalē, es domāju, ka šī ir šīs pilsētas un lepnākā iestāde. Saulriets ir viens no tiem momentiem, kur nevajag neko darīt. Tikai būt. Silvijai šovakar velk uz saldumiem. Laosnašķi nav kūkas un šokolāde kā Eiropā. Tie ir vienkārši saldi un ļoti tropiski. Tipiskākie saldumi ir kao lam, grilēta banāni, mango plus sticky rice, banāna pancake jeb roti, kokosriekstu želejas un dažādi pudiņi.
Dažiem. Nu kā? Nē, nē, Nu, es nesaku, nevajag ko mēs. nezinu, kas tas ir. Nē, katru veču. Beidzās ir tās kaut kas liekas pārslas, un tad ir vecie. Ar saldumiem vien tak būs par maz. Es gribu zīti. Cāli. Vēl jau tikai tāda pievakare. Saulīte tikko norietējusi. Tamdēļ krodziņos vēl pavisam mierīgi. Šovakar nav puļķiem jāēda, ne? Tas vislabākais karīs, kas ir šajā gadā provēts. Ne tā? Šie abi pilnā mierā ēd tik asu ēdienu, no kura citiem jau no smaržas vien acīs sariešas asaras. To ievēro arī kāds ceļotājs no Taizemes. Teorētiski vajadzētu būt, ka tagad ļoti spaisīgi. Bet vajadzētu vēl to. Tāds biesas paliekas. Aigars uztaisa taizemieša īpašo čilī mērci. Silvija jau gatava filmēt katastrofu. Uz vietas tapusī mērcīte ir garšīga, taču asums prasītos vēl vairāk. Onkuls mums tagad ir draugs. Atdod savu ēdienu, ja? Vai? Atdod savu ēdienu. Nē, viņš iemācīja, kā jātaisa. Lai būtu spaisi. Es jau reku, te biju uztaisījis mums pašiem savu spaisie mērci. Taizemes pārstāvim ir daži jautājumi. Kā piemēram, kur dzīvo šie briesmoņi, kas ēd vēl asāku ēdienu nekā Taizemē? Pēc vakariņām jāsameklē kaut kas vēl ko uzkost. Domāju, ka nevajadzētu būt vai grūti. Paņemiet ielas klasiku Laosā – banāna roti. Tā ir plāna mīkla, kā pankūka. Iekšā banāns un tiek cepta uz karstas pannas ar sviestu. Pēc tam to sagriež gabaliņos, pārlej ar iebiezināto pienu, cukuru vai nutella. Rezultāts ir kraukšķīgs, salds un silts. Nu, perfekts. Bet vai tas ir pats labākais ēdiens vēlam vakaram? Diez vai. Nakts tirgus Vang Vieng ir vieta, kur viss sākas pēc saulrieta. Ēdiens, smaržas, cilvēki un mazliet haoss. Nakts tirgu viesunams atrodas uz tās pašas ielas. Abiem ir viens vienkāršs plāns. Paskatīsimies. Pāēduši jau esam, neko nepirksim. Pēc kāda brīža Silvijai rokā jau ir kūka. Aigaram iesmi ar gaļu, ko viņš pats neatceras nopircis. Tas jau uz vakar ir kaut kas sagribās. Un sagribās vienmēr kaut kas. Un parasti zemeņa kūka. Negaršīgi. Ļoti garšīgi. Nav jānesā vakar. Nē. Nu, bļāviens no absolūti nevar apstāties. Un tu viss te, un šo visi dod 10 minūšu. Kādu minūšu? 10 soļu attālumā no viesnīcas durvīm.